Nu ko, detaļas priekš kārbas ir atnākušas. Arī jauns kardāns. Viss oriģināls. Jauns eļļas sūknis. Eļļas sūknis ir jaunā tipa. Lūk, šeit ir plāksne priekšā. Un vairs nav tā, ka sadilst sūknis un reizē sūknis sadeldē alumīnija priekšējo vāku. Šobrīd tā problēma ir atrisināta ar jauniem sūkņiem. Nu, protams, arī šis te reversa atbalsta plāksne. Re, kur viss skaisti kā jābūt. Un, protams, arī planetāro gultni, planetāro zobratu. Šī ir, varētu teikt, jaunā tipa, jo viņam vēl stāvēja iekšā vecā tipa gultņi, kas ir zemāki. Un līdz ar to viņa ir lielāka slodze un lielāks nolietojums iznāk. Tāpēc ieliksim jaunos gultņus. Tur, protams, jāsūta reizē arī distanceri, kas ir, lūk, šādi te, kas nāk starp gultņiem, jo veciem gultņiem pašie gultņi ir zemāki un šie distanceri ir garāki. Nu, un tad vēl ir, manuprāt, šī ir reversa diski. Tad ir rekur pirmajai un otrajai pusītei diski. Trešās pusītes disks un forwarda sajūgam diski. Nu, un reversa virzulis. Lūk, šeit. Kā arī, protams, blīvas, visas jaunas. Arī daļa atsparu un vēl visādi sīkumi, kas nepieciešami gumijas gredzeni. Šīs blīves starp korpusiem, viss ir jauns. Un arī uzliksim jaunu flanci, kas nāk no kardāna, arī jaunas kardāna skrūves. Nu, ja es neko neesmu aizmirsis, tad teorētiski visas detaļas ir un varēs sākt likt kopā. Un tad no salīdzināšanai, kā arī jāizskatās. Lūk, šeit var redzēt, ka ir izlaustas maliņas ārā. Šīs te, lūk, šī visa mala. Tāpēc, ka viņš stāvēja nepareizi uzlikts. Un, ja mēs skatāmies otru pusi, tad te var redzēt, šeit ir nodeldēts, jo tur gāja zobrats, kas ir reversam, uz kuru arī diski sēž. Un šī vieta ir, cik daudz ir izēsts, izgrausts ārā no tā diska, kur jābūt ir pilnīgi taisnam visam līdzenam. Un tikai tāpēc, ka ieliek otrādāk. Puse, kurai jābūt pret diskiem, un te puse, kurai ir vienkārši atbalstās. Nu ko, detaļas ir atnākušas, diski eļļā izpeldējušies, slīdnis vietā, kanāla blīvgredzene vietā, sajūga kurvis un virzulis viss ir salikts, tapiņas, kur atspares nāk, ir vietā, jāieliek ir centrālais hubs un varam krāmēt visus diskus atpakaļ. Un šādi saskrūvēt kopā nekad nebūs problēma. Skrūve no apakšas iekšā, pievelk līdz galam un vienmēr viss ir pareizi. Un šo pēdējo disku neiespīdīs nekad. Nu ko, sajūgs ir salikts. Jāpieliek tikai vāks aizmugurējais, kur ir reversa zobrati. Un tad vēl, kādēļ notiek tā, kā notiek? Ka redziet, šī tā atstarpe ir ļoti maza.
Un tajā brīdī, kad gāž riņķī, viņu, un ja nav pieskrūvēts, šis disks paņem, izkrīt ārā. Teorēt viņš nekur daudz nepaliek, bet viņš pieņems izdara, lūk, šādi. Mazliet aiziet prom no šlicē. Tā mazliet. Un ar to pilnīgi pietiek. Un viņam izvalcē ārā. Kaut kas iekrīt savā vietā, bet kaut ko izvalcē. Un viss. Un startēšanas brīdī šis sajūgs ir nobloķēts un viņš velk līdzi. Ātrumā ielikt nevar, un ja stāv ātrumā, traktors uzreiz sāk braukt uz priekšu. Lūk, forwarda sajūgs ir salikts. Slīdnis viens vietā, slīdnis otrs vietā. Un šādi ir jāsavelk sajūgs. Skrūves ir no apakšas, viņas jāpievelk, un tikai tajā brīdī var gāzt korpusu riņķī. Pretējā gadījumā būs, kā es jau daudzreiz būšu atkārtojies, ir liela iespēja, ka izkritīs disks ārā. Liela iespēja. Ļoti iespējams, ka nevienmēr, bet ir liela iespēja, ka tā notiks. Un viss. Un tad vienkārši ceļam augšā un liekam iekšā. Nu, ko esam nonākuši līdz brīdim, kad forwarda sajūgs ir iekšā. Un šobrīd jāliek ir reversa atbalsta plāksne. Lūk. Šādi. Un tas viss ir diezgan loģiski. Viņi liek šādi iekšā. Nevis tā kā iepriekš tas viss bija izdarīts. Lūk, šādi. Bet tiešām šādi izskatās normāli, ja mēs zinām, ka te nāks diski. Es domāju, ka nē. Tas ir diezgan daudziem cilvēkiem skaidrs, manuprāt. Bet lūk, šādi jāliek iekšā un viss. Nu, lūk. Viņi ir vietā un jāieliek ir šis te reversa gredzenzobras, kurš šeit nāk. Un viss, un jāliek diski iekšā jaunie. Nu, ko aizmums vakar sagatavots? Jauna bukse, jauns virzlis, pareizi ielikts, bez āmura palīdzības, vienkārši uzmanīgi un maigi. Tad ir jauna blīva virsma, viss revers salikts, slīdnis vietā un atliek tikai pielikt. Nu ko, forwards un revers ir salikts, lūk ir iejošās. Un šeit vienmēr jāpārbauda ir šīs te dīzes. Kā var redzēt, viņa brīvi grozās, viņa ir gājusi pret 4. ātrumā sajūga kurvi. Un tas ir slikti. Bet, nu, var sūtīt jaunas viņas, bet var vienkārši mazliet deformēt vītņu, uzlikt vītņu līmi un ieskrūvēt atpakaļ. Nu, lūk, šis ir 4. ātrumam, kas sabloķē visu kārbu, un tad ir tiešais ātrums, kad tāds, kas iet no motora, aiziet pa šeieni uz mehānisko daļu kārbai. Šis ir 3. sajūga disks, 3. ātruma disks, kas stāv uz 4. ātruma korpusa. Lūk. Un tad ir vienkārši šis te pēdējais disks. Ne šādi, bet kaut kā laikam tad šādi. Oi, nē, bija vispārīgs laikam. Jā. Šķiet tā. Jā. Un viss. Ir tik vienkārši viens disks sajūgam. Tieši tāpat ir šeit nāk 2. ātrumam sajūgs. Arī viens disks. Un tad tālāk ir priekš 1. ātruma. Tur gan ir divi diski. Nu, lūk, šis ir 2. ātruma sajūgs. 2. pusītes, pareizāk sakot. Un problēma, kas notiek šad un tad? Saplījis disks, kurš nāk šeit, kas ir kā atbalsts, lūk, šajā vietā. Un viņš ar otru korpusu piespiežās klāt, un
pret to strādā gan pirmā, gan otrā pusīte. Tajā brīdī, kad tas disks saplīst, šis disks paceļās uz augšu un iziet no šlicēm. Tas ir viens, un tas pret saplīstušo disku šo visu frikciju, visu šo te nograuž nost. Protams, arī aiziet skaidrs un viss pārējais. Bet traktors sāk neiet, tāpēc, ka viņš te iziet no šlicēm ārā. Šim stāv, lūk, šis 1 centimetra biezais disks. Viņi bija mainījuši, John Deere bija mainījuši šo visu vairākas reizes. Viņi uzlika 2,5 mm diskus. Tad bija kādu laiku atpakaļ pārgājuši uz atpakaļušo biezo disku centimetrīgo. Un šobrīd, kas ir, es pat nezinu, iespējams atkal ir centimetrīgais disks, bet bet nepārāk sen mums šķiet, ka 16. 18. gadā ražotiem traktoriem, kuriem ir jebkāds kods, nav nozīmēs auto kods, power kods, komanda kods. Ja tur ir kods, tas nozīmē to, ka tur ir viss šis. Un tur bija rūpnīcas atsaukums pat šiem diskiem. Vai nu viņi ar John bija ražotāji nomainījis vai kaut kas cits, bet tā ir. Tā bija, un šobrīd arī pa garantiju, jo Johnis maina šos diskus, ja tur nav pārāk liels nobraukums. Un ja tur, tur ir atsevišķa tabula pret nobraukumu un vecumu traktora, cik daudz John Deere sponsorē no remonta. Bet, jā, tad, kad šis beidzas, tad arī pazūd otrā pusīte, un pirmā pusīte var sākt slīdēt. Arī pirmā pusīte ir salikta, 2 diski. Viens disks, un apakšā ir vēl viens. Un starp disks. Jauni gumijas gredzeni, jauna blīve. Un tagad tikai jāuzliek šis virsdaļa korpus. Un viss, un jāsaskruvē, un šī daļa būs salikta. Tad atliek tikai priekšsvāks ar sūkni un priekšsvārstu bloku. Teorētiski sīkumi, bet tas aizņem daudz laika, lai visu kvalitatīvi izdarītu. Šis posms ir salikts kārbai. Tātad pusītes, forwards, reverse ir salikts. Atliek pielikt planetāro pārvadu. Un mazliet apstāstīšu, kas ir šīs paslielākais zobrats. Kā var redzēt, ir paši augšējie diski griežās. Tas nozīmē, ka tā ir pirmās pusītes zobrats. Tad, kā jau secīgi varētu izsacināt, griežot šo, griežās apakšējais disks, kas ir otrā pusīte. Tad, griežot šo, labi, viņi griežas šobrīd aba reizē, tādēļ, ka viņi ir sasaistīti nedaudz, jo šie abi zobrati griež 4. ātrumā viens šis te mazņies griež ārējo daļu, kas ir kurvis pats, un šis te iekšējo, kur 4. diska ātrumi stāv. 4. ātruma diski stāv virsū. Un tātad šo te griežot, šis ir 3. ātrumam, šis pats augšējais. Tajā brīdī, kad diskus saslēdz, tajā brīdī katrs no šiem negriežās. Tad, kad ieslēdz 1. ātrumu, šis negriežās, griežās šie pārējie. Kad ieslēdz 2. tad šis negriežās un griežas atkal abi šie. Kad ieslēdz 3. šis negriežās un griežas viss pārējais. Taču, kad ieslēdz 4. ātrumā, tad šis viss rotē kā viens vesels. Viss šis. Tādēļ, ka tajā brīdī, kad ieslēdz 4. ātrumu, šos abus divus sabloķē. Un tad viss ir sabloķēts, un tas ir tiešais pārnesums, kas ieiet no motora, aiziet uz mehānisko kārbu. Tieši tik vienkārši strādā John Deere kārba. Ļoti elementāri, vienkārši un arī uzticami. Un parunāsim par niansēm. Ļoti nelielas, bet nozīmīgas. Lūk, kas stāvē iekšā.
oriģināli šādi gultnīši, maziņie, ar lielu distanci arī vidū. Ja mēs pastamies uz šiem jaunajiem gultņiem, viņi ir krietni vien garāki. Tas nozīmē to, ka viņiem slodze ir mazāka. Kā rezultātā gan zobratiem iekšā mazāks dilums notiek, gan arī uz asītēm mazāks dilums. Bet tie, kas nezin, viņi vienkārši nemaina. Jo tā tur ir bijis un tā tur arī jābūt ir. Bet realitātē šis ir tāds kā nelielais uzlabojums.